Es esmu Mareks Markus, un es meklēju savus bērnus. Meklējot savus bērnus, es meklēju arī atbildes uz jautājumiem, kurus uzdodu bieži. Šajā sakarā pastāstīšu jums kādu notikumu, kas ir saistīts ar laiku, kad vēl es ar bērniem biju kopā. 2018. un 19. gadā es intensīvi pētīju dažādas tematikas, un kāda no tām bija saistīta arī ar moderno tehnoloģiju, 5G, tāpat mākslīgo intelektu, droniem un daudz ko citu. Bet šajā gadījumā pastāstīšu par tieši 5G tehnoloģiju. Man bija tā iespēja komunicēt arī ar Pasaules veselības organizācijā strādājošiem cilvēkiem, kuri tur agrāk bija tā saucamās autoritātes. Un viena no šādām sievietēm bija tolaik Kanādā dzīvojošā bijusī darbiniece Pasaules veselības organizācijā Olga Šīna. Atsevišķi viņas materiālu es vēlāk pēc tam, ko viņa bija ierunājusi, runājot ar citiem, es iztulkoju latviešu valodā, taču, protams, kā to dara salašņu varas, šis materiāls tika dzēsts. Bet ne par to stāsts. Es gribu jums pastāstīt atsevišķas tās detaļas, ko man uzticēja šī zinātniece, rakstniece un sabiedriskā darbiniece Olga Šīna. Viņa man pastāstīja, kas notiek aizkulisēs šajā te organizācijā, kas izliekās par cilvēces labvēļiem, glābējiem, un kā jau jūs noprotat, tur notiek ļoti netīras lietas. Jā, tur šo viņu vietējo politiku nosaka pasūtījums un korupcija. Un šie paši korumpanti, kas tur strādā, nu jau pa lielam, diriģē daudzus citus ielikteņus dažādās zemēs. Un droši vien jūs jau tas vairs nepārsteidz, ka nav nozīmes, kāds ir valsts nosaukums, liela daļa no viņām ir līguma attiecībās ar šo organizāciju. Jā, tā tas notiek. Un attiecībā uz 5G tehnoloģiju es atklāju gan caur Olgu, ko viņa man uzticēja, gan arī caur citiem, kas tiešām šo tēmu ne tikai zina un apjauš, bet pārzina tādas detaļas, par kurām es cēlu trauksmi tajā laikā 2018., 19. un daļai vēl arī 20. gadā. Es aicināju Latvijas cilvēkus piedalīties diskusijā par šo jautājumu, tā kā tas ir saistīts ar mūsu vidi, ar to, kā tā tiks mainīta un kā tā ietekmēs cilvēku apziņu, veselību, dodot varām vēl daudz vairāk manipulāciju iespējas un iespējas kaitēt cilvēkiem attālināti un arī tūplānā caur viedierīcēm. Jā, tā ir realitāte. Tā ir realitāte, par kuru morālie kropļi atļāvās paņirgāties un pateikt, ka cilvēki, kas par to domā, ka viņi ir vienkārši atpalikuši un centās savus žurkulēnus no RTU un citām vietām piesaistīt, lai viņi smirdētu savu propagandu. Es nepārteicos. Jā, viņi smirdēja savu nolādēto propagandu. Un žurkulēni dažādās grupās iefiltrējās Facebookā un citur. Taisīja tāpat dažkārt arī savas kaut kādas akcijas, iefiltrējās tā saucamo taisnības cīnītāju vidū. Un tur arī taisīja dezorganizācijas darbības veica. Un tālūk pienāca brīdis, kad es secināju, ka Latvijā diskusija par šo tēmu netiks pieļauta. Jo visur, kur bija kaut kādas sarunas par šo tēmu, pārsvarā tika pieaicināti tie, kas gaudoja propagandu. Līdzīgi kā Covid afēras laikā, pēc tam vēlāk, diskusijas par to, kas notiek, pa īstām vai nu nebija, vai nu bija ļoti maz, vai arī tika apslāpētas, cenzētas, un turklāt atsevišķi zinātnieki un tie cilvēki, kas atmaskoja nolādēto propagandu, tika nogalināti. Jā, izmeklēšana par to nav notikusi. Tā vietā bija fiktīvas darbības, kur bija stāstīts par to, ka kādi zinātnieki, kādi juristi un advokāti pasaules mērogā apvienojas, un ka viņi lūk tagad veidos kaut kādu prāvu pret šo te Covid afēristu varu. Taču, kā mēs redzam, paiet laiks, un viņi paliek aizvien klusāki un klusāki. Klusāki un klusāki. Es gribētu teikt, es priecātos, ja es kļūdītos šajā jautājumā, taču
pagaidām nav nekādu pazīmju, ka šī darbība notiktu tajā virzienā, lai saukt pie atbildības noziedzniekus PVO un šos salašņus, kas pildīja noziedzīgas pavēles pret savu tautu. Mums Latvijā tādi ir pilns. Tie nav daži desmiti, tie nav pat daži simti. Tie ir tūkstošiem. Pilns ar tādām maitām baltajos halātos, tām pašām maitām, kas arī šajos laikos turpina berzēt rokas un cer, ka kāda afēra atkal nostrādās. Šie nolādētie morālie kropļi, lai viņiem elles un velnu liktenis par to, ko viņi nodarīja bērniem un daudzām ģimenēm un cilvēkiem, kuru balsis šobrīd vairs nav sadzirdamas. Lai viņiem, šiem maitām, Dievs atmaksā pilnā apmērā par to, ko viņi darīja. Šie liekuļu un meļu bari. Viņi ir bīstami sabiedrībai. Tieši viņi ir bīstami sabiedrībai ar to, ka viņi melo. Viņi melo cilvēkiem. Šie morālie kropļi, kam nekā nav svēta, kas ir gatavi jebko notirgot savu samaitāto, degradēto interešu vārdā. Un viņiem vēl nav kauna runāt par bērnu labākajām interesēm, šiem morālajiem kropļiem. Kādas var būt bērnu labākās intereses, kad pret bērnu un vecāku gribu tika izmanipulētas darbības, kuru rezultātā daudz cieta, un citi, kā jau teicu, ir gājuši bojā. Tas notika pasaules mērogā. To paveica šīs te peklas varas, šī te melu tēva bērni. Ar šo vēstījumu es gribu jums pasacīt, ka ik viens cilvēks, kurš cenšas izgaismot notikumus, kuri notiek pasaulē, vietējā vai arī globālā mērogā, ir šo varu, izdzimteņu varu, melnajos sarakstos. Un lai kādi būtu šie te viņu saraksti, saprotiet pareizi, jebkurš režīms krīt un kritīs, jebkurš. Un lai cik tos salašņu būtu daudz, tas tieši nozīmē to, ka tā krišana būs vēl jo pamatīgāka. Un tad šie salašņas bēguļos, un kādus kažokus tad viņi pārvilks? Es jums pateikšu kaut ko vairāk. Nāk laiks, kad kažoku pārvilkšana beigsies, kad šos morālos kropļus liks pie sienas un kārs, jā, burtiski kārs, līdzīgi kā tas notika 1947. gadā, kad kādi maitas gribēja nošpricēt visus cilvēkus. Tas notika. Pāršķirstiet vēstures arhīvus un jūs redzēsiet šo informāciju. Tas vēl ir saglabājies. Šī vēstures daļa atkārtosies. Šī vēstures daļa skars ļoti daudzus izdzimteņus šajā miskastē, kas piesavinājusies Latvijas vārdu. Es to arī viņiem novēlu. Viņi to ir pelnījuši, lai Dievs tiesā ikvienu.